Uzvelc mājai Knauf fasādi. Būvniecībā, gluži tāpat kā mākslā, nav vairāk vai mazāk svarīgu ideju. Ir vienkārši lieliskas idejas un to īstenojums dzīvē. Šajā filmā soli pa solim parādīsim siltināšanas darbu tehnoloģiju, izmantojot divas līdzīgas sistēmas. Vienu ar putu polistirola, otru ar minerālu vates izolācijas plāksnēm. Šīs sistēmas gadu gaitā Latvijā ir pierādījušas sevi ilgtspējīgas būvniecības vidē, un tām var uzticēties. Abām šīm sistēmām ir ETAG certifikāti, šo sistēmu produkti ir Knauf grupas ražojumi, visi produkti ir savstarpēji salāgoti un tiem ir nemainīgi augsta kvalitāte. Pirms darba uzsākšanas jāizklāj logi, durvis vai vārti, piemēram ar aizsargu plēvi. Tāpat ir jāpārbauda ēku virsmas. Virsmām jābūt nesošām, sausām un bez netīrumiem, jo tas var samazināt saķeri. Virsmas ar augstu uzsūktspēju jānogruntē ar dziļas iedarbības grunti Knauf Tiefengrund vai Knauf Štuk Primer. Nosakām cokola profila novietošanas augstumu. Profilu nostiprinām pie pamatnes, izmantojot dībeļus, nemazāk par 3 uz metru. Atkarībā no virsmas kvalitātes sākumā var veikt profila līmeņošanu un tikai pēc tam nostiprināšanu. Dībeļu enkurojuma minimālais dziļums ir 6 cm. Veicam to rūpīgi. Putu polistirola izolācijas plāksnes nostiprinām ar līmjavas un dībeļu palīdzību. Parādīsim to soli pa solim. Putu polistirola plākšņu nostiprināšanai izmantojam līmjavu Knauf Kleber PM. Līmējam, izmantojot punktu perimetra metodi. Pareizi uzklātai līmjavai jānoklāj vismaz 40% no izolācijas plāksnes virsmas. Šādu rezultātu iegūstam, piespiežot putu polistirola plāksni pie sienas. Pielīmētās izolācijas plāksnes vienmērīgi piespiežam virsmai. Ar līmeņrādi kontrolējam līmētās virsmas līdzenumu. Plāksnes nostiprinām pamīšus. Jāatceras par izolācijas plākšņu sazobi iekšējo un ārējo stūru zonās. Vertikālo malu stūri jāstāj brīvi nemazāk kā 15 cm platumā abās pusēs. Durvju un logu ailu malu stūri arī nedrīkst pārklāties ar izolācijas plākšņu malām. Minimālā nobīde šajā gadījumā ir 10 cm. Dībeļi ir papildu elementi izolācijas plākšņu nostiprināšanai pie virsmas. Dībeļi jāmontē tikai tad, kad līmjava ir pilnībā izžuvusi. Putu polistirola plākšņu piestiprināšanai izmantojam dībeļus ar metāla vai plastmasas serdeni. Dībeļu enkurojuma dziļums konstrukcijas materiālā nedrīkst būt mazāks par 6 cm. Tas attiecas gan uz iesitamiem, gan uz ieskrūvējumiem dībeļiem. Dībeļu skaits, enkurojuma dziļums un veids ir atkarīgi no ēkas projekta dokumentācijas. Tomēr nedrīkst izmantot mazāk nekā 4 dībeļus uz kvadrātmetru, bet stūra zonā dībeļu skaits jāpalielina līdz 6 vai 8 uz kvadrātmetru. Pirms armējošā slāņa uzklāšanas jāaizpilda visas plaisas, kas radušās izolācijas plākšņu montāžas laikā. Plaisas starp putu polistirola plāksnēm aizpildām ar putu polistirolu vai poliuretāna putām. Siltumizolācijas plākšņu virsmas nelīdzenumi un nobīdes jānoslīpē tā, lai virsmas laukums būtu gluds. Ar līmjavu nostiprinot grafīta putu polistirolu. Tas vispirms jānoslīpē, izmantojot speciālu slīpēšanas iekārtu, vai arī jānogruntē vietas, kur tiks klāta līmjava. Tālākā tehnoloģija nemainās. Minerālu vates izolācijas plāksnes pielīmē ar līmjavu Knauf Kleber M. Pirms līmes kārtas uzklāšanas visa virsma ir plānā kārtiņā jānošpaktelē ar pieminēto līmjavu. Nostiprinot lameļu minerālu vati, līme jāklāj ar ķemmes metodi, izmantojot zobaino špakteļu lāpstiņu.
Minerāla vatas izolācijas plākšņu piestiprināšanai izmantojam tikai dībeļus ar metāla serdeni. Nostiprinot lameļu minerālu vati, tā jāpiespiež stiprāk, izmantojot papildu plastmasas plāksni. Dībeļu ankurojuma dziļums konstrukcijas materiālā nedrīkst būt mazāks par 6 cm. Dībeļu veids, kā arī ankurojuma dziļums ir atkarīgi no ēkas projekta dokumentācijas. Izmantojam vismaz 4 dībeļus uz kvadrātmetru. Spraugu aizdarīšanai, kas radušās minerāla vatas līmēšanas laikā, izmantojam tikai minerāla vatas sloksnes. Pirms armējošā slāņa uzklāšanas jāpielīmē stūra profili ar sietu. To pielīmēšanai izmantojam līmjavu Knauf Klebešpachtel M. Virs un zem durvju un logu ailēm uz siltumizolācijas plāksnēm jāuzlīmē stikla šķiedras sietas sloksnes. Līmējam tās 45 grādu leņķī. Šo slokšņu izmēram jābūt vismaz 20 x 35 cm. Armējošo slāni uz putu polistirola veidojam iegremdējot Knauf armējošo sietu līmjavā, kas sagatavota no Knauf Klebešpachtel P. Savukārt, armējošo slāni uz minerālu vatas veidojam izmantojot līmjavu Knauf Klebešpachtel M. Līmjavu klājam uz visas virsmas izmantojot zobaino špahteļu lāpstiņu. Iegremdējot sietu līmjavā, jāievēro, ka armējošajam slānim jābūt vismaz 3 mm biezam. Sietu klājam atstājot brīvu pārklājuma malu. Pārklājuma malai jābūt 10 cm platai. Ievērojam šo nosacījumu, minimālais sieta pārklājums pār sietu ir 10 cm. Pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas armētā slāņa virsmu gruntējam ar grunti Knauf pucgruntu, kas paredzēta izmantošanai zem dekoratīvā apmetuma. Gruntī jābūt tādā pašā tonī kā apmetumam. Klājam to ar veltnīti vai otu. Dekoratīvo apmetumu klājam tikai pēc gruntētās virsmas pilnīgas nožūšanas. Šo darbu veicam 2 posmos. Pirmais posms – uzklāšana. Dekoratīvo apmetumu uzklājam ar nerūsējošā tērauda špahteļa lāpstiņu. Otrajā darba posmā veidojam apmetuma struktūru. Vēlamo struktūru iegūstam, izrīvējot apmetumu ar plastmasas špahteļa lāpstiņu. No izrīvēšanas veida ir atkarīga apmetuma struktūra. Ja vēlamies izveidot biezpiena veida apmetuma struktūru, veicam apļveida kustības. Ja vēlamies piešķirt apmetumam tārpiņa struktūru, veicam gareniskas vai šķērseniskas kustības. Svaigi uzklātu dekoratīvo apmetumu ir jāaizsargā no pārmērīgas saules, mitruma un vēja ietekmes. Vislabāk to darīt, izmantojot sastatņu aizsargas sietus.